Kā neesi dabūjis pērienu? Man ir aizdoms, ka es patiešām tā īsti nemaz neesmu dabūjis pērienu. Bet vai var lepoties ar to? Bet kāda ir, teiksim, bērnības lielākā blēņa, kas tika izdarīta? Es jau biju diezgan prātīgs un pareizs puisis. Un tu pats teici, ka mana bērnības lielākā blēņa mājās. Vesels 2 mazas blēņas ir. Tā ir Agnese, šis ir Edgars un tas ir mazais Emīls. Vai jūs paši labi atšķirat, kurš ir kurš? Jā, ļoti labi atšķiram. Kādas ir atšķirības? Es teiksim, tagad viņas ieraudzīju, man viņa liekas baigi līdzīgi. Nu skaties. Vai turamies? Nu? Tā, nu, pierīte šīm ir lielāka. Jā. Ne? Šīm sēņa ir apaļāka. Vai tev kādreiz nav kārojies dziedāt uz operas skatuves? Ir kārojies. Un operā? Arī operā ir kārojies. Kāpēc to nedari? Neņem. Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Tikko tu brauc, kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Bet cik sajūsmināti bija Jelgavas skolotāji par mazā Renāra dziedāšanu? Es nezinu, es jau, man liekas, arī tagad kāds īpašais dziedātājs neesmu. Un arī skolas laikā es biju tāds... Nē, kories bija stabila, man liekas, pirmā balss. Jā, to es ņēmu. Ha, cik ziema, cik vasara, un atkal varam paspiest roku daudzgalvainajai skatītāju auditorijai. Saule vēl nav paspējusi 3 reizes apliekt loku pāri meža galiem, kad Skabargas ziņu bloks jau iziet ēterā. Bet tagad par visu pēc kārtas. Un ko savukārt Renārs dara tad, kad viņam nekas nav jādara? Sen tā nav bijis. Bet ko tad tu darītu, ja nekas nebūtu jādara? Vislabprātāk. Naktī ar bērniem. Spēlējot. Skaidrs. Kā iekrīt dežūri. Esiet sveicināti arī jūs pie saviem televīzijas ekrāniem. Jūs esat izvēlējušies pareizo programmu, pareizā laikā un pareizā vietā, jo Zaķu salas ēkā saules zaķis lēkā, jo Zaķu sala ēkā saules zaķis lēkā. Un tagad par uzvārdu Kaupers, uzvārds nav īpaši varbūt bieži sastopams. Kā ir, vai šis uzvārds kaut ko nozīmē, vai viņi negadās ar viņu kādu atgadījumi? Nē, es pat krāju šos atgadījumus. Man ir apmēram kādi 12 varianti, kā mans uzvārds ir izmainīts. Jā. Oriģināls tātad Kaupers. Sēžu un dzeru tēju mājās, pie durvīm zvana. Atveru, un tur militārā formā cilvēks, acīm redzot, izsaukt uz armiju gribēja. Prasa, vai akupers ir mājās. Es saku, nav akupera. Atvainojiet, viņš aiziet. Pēc brīža viņš atnāk, nē, tomēr akuperam šeit esot jābūt. Un tad es tā padomāju, jā, varbūt tas es. Un tad vēl ir bijuši man tādi salīdzinājumi kā kanpes. Nemaz nerunājot par kaufers, kaulers un kaumērs un kaumīs. Un viens no pašiem labākajiem, man liekas, ir, es nevaru iedomāties, kā tādu vispār var atrazināt, ir kempaus. Tas arī īsumā viss par ēšanu un sabiedrisko ēdināšanu. Un atcerieties, ēšanas procesā nepastāv teorēma. Iekšā ir, bet ārā nenāk. Prāta vētra, tas nozīmē, ka prāts vētrains un visas lietas attiecībā uz mīklām. Tā ir? Jā. Nu tad pārbaudīsim. Tātad Renārs un ātrās mīklas. Pirmā mīkla. Iemet sarkanu, iznāk pelēks. Pipars. To jautā Māris Urbāns, mazie